Šodienas video es nolēmu nosaukt Es mīlu maija mēnesi Anglijas laukos. Šo video es centīšos atspoguļot tā, kā tas ir manā dzīvē ceļojumos. Esmu abās pusēs kamerai un sazinos ar pasauli vairākās valodās. Greetings to fellow nature and adventure enthusiasts. I am Ginta, and together with my partner Tudor, we invite you to join us on our journey along the picturesque Store Valley Way. Šī 63 jūdžu jeb 106 km garā taka vies cauri gleznainajiem Dorsetas un Vilčīras laukiem, sekojot līkumotajai Stauras upai no tās iztekas līdz tās ietekai jūrā Hengistbury Head. Mūsu Store Valley Way piedzīvojums sākās 2021. gadā, startējot no Hengistbury Head, kas ir vistuvākā vieta mūsu dzīvesvietai. Mēs esam gājuši šo maršrutu lēnām, vienmēr turpinot no vietas, kur pēdējo reizi beidzām. Mūsu ceļojuma pēdējā pietura bija Wimborne Minster. 2025. gada 3. un 4. maijā, apbruņojušies ar kamerām un paredzot vēl lēnāku tempu, mēs šeit atgriezāmies. Šoreiz nolēmām pieiet posmam citādāk, nesākot no vietas, kur pabeidzām ceļu, bet dodoties uz to. Sākām mēs no vietas, kura saucas Whitemill, jeb latviskojot Baltās dzirnavas. Trīs, divi, viens un varam sākt! Bieži pēc ceļojumiem es pavadu laiku domājot, vai tā būs mākslinieciska filma vai dokumentāla. It's coming. I don't know how can see what? Where are you? Kā redzi, dokumentālas filmas man sanāk tikai tādā stilā. Visu dzīvi es esmu bijusi deju pasniedzēja. Kamera ir tikai pēdējos gados. Pieļauju domu, ka jaunākajiem cilvēkiem šīs lietas padodas ātrāk apgūt. Man sanāk tikai manā tempā. Es esmu cilvēks arī ar mākslinieka dvēseli, tāpēc es cenšos savas atmiņas saglabāt mākslinieciski skaistas. Šis ceļojums man noteikti paliks atmiņā ar to, ka mēs redzējām tik daudz veida tauriņus. Viņi bija visur, līdz saule norietēja. Kad devāmies jau atpakaļ uz mašīnu, kāda sieviete mūs apturēja un jautāja, ko tad mēs esam tādu safilmējuši. Mēs smējāmies tauriņus. Nekad iepriekš to nevar paredzēt, vai tie būs putni, tauriņi, ziedi vai stirnas. Store Valley Way pirmajos gados mēs nefilmējām, arī ļoti maz fotografējām. Tagad man, protams, ir žēl, ka nav šo atmiņu par tiem ceļojumiem. Nožēlā ilgi kavēties man nepatīk, tāpēc es ņemu rokā kameru un tagad filmēju. Sākumā šis posms man sagādāja vilšanos, jo mēs aizvien vairāk attālinājāmies no upes. Iebridām arī kādā zirņu laukā, jo vietām taka bija aizaugusi. Arī ceļa zīmes bija ļoti sliktā stāvoklī. Here I don't can read. Here disappeared. And Palm Hill, not? Pirmajā dienā mēs ļoti daudz maldījāmies un daudz kavējām laiku, mēģinot kaut ko saprast, kur mums ir jādodas. Tapa skaidrs, ka mēs varam paspēt tikt tikai līdz Palm Hill un atgriezties atpakaļ pie mašīnas. Palm Hill ir slavena ar saviem bluebell laukiem.
Pamhilā mēs nokļuvām, kad saules stari jau bija ļoti zemu, filmēšanai šis laiks vairs nebija piemērots, tāpēc mēs izlēmām vienkārši raiti atpakaļ soļot uz mašīnu. Šeit būs kadri, kurus mums tomēr šai dienā izdevās uzfilmēt. So many. You see? Tā kā mēs nebijām aizgājuši līdz Wimborminster, nākamajā dienā mēs nolēmām sākt no viņas un doties uz Pamhilu. Ir nākošā diena, un mēs sākam no Wimborminster. Interesanti, ka tieši ceļā uz Wimborminster es Tuduram saku, kur lai dabū sarkanos kastaņu ziedus. Un re, mēs nokļūstam pie baznīcas, un te viņi ir. Sākums izskatījās ļoti cerīgs, bet Wimborminstere mums vienmēr sagādā pārsteigums. Nezinu kāpēc, bet mēs te vienmēr pazaudējamies.
And this is 1676. Oh! And here is other was clock. Yeah, must be quarter past, I think. Wimborne Minster mēs lūkojamies pēc šādas zīmes, lai zinātu, pa kuru ceļu mums doties. Šī bija Allen upe, bet mums vajag atrast Stour upi. Man uzvējoja virsū tāds pamatīgs déjà vu. Vai mēs atkal te pazudīsim? Probably. It's same like this. But here is not. Yeah, it's no arrow, no nothing. Probably going same like the cycleway, but probably. I don't know. That says going straight. Sākām sekot zīmēm, kuras bijām beidzot veiksmīgi ieraudzījuši, un, kas to būtu domājis, mēs bijām apgājuši likumu un atkal nonākuši pie tās pašas baznīcas. We come back to again. We come back. How was that around? Urā, mēs esam atraduši Stour upi, varam meklēt tagad arī ceļu. Šodienas situācija izskatās jau daudz cerīgāka, tāpēc, ka ceļš vies gar upi, nevis prom no upes. Vienu lietu mēs tikai nevarējām saprast, vai šī taka ir Stour Valley. Upe ir, bet zīmju nav. Huh? Yeah, far away, better was view. Tālumā ieraudzīju kādu ceļu, pa kuru mēs reiz bijām gājuši. Here we come. But here again nothing about Saigna. Yeah, that's what I was trying to see, but I don't see nothing. Be careful. How it was first time. But it's different. It's a yellow arrow on a white. Anyway. You hear? Hoo-hoo, yeah? Yeah. I wait. Maybe she will do more. Hi, Coco. Here is bees, so many. You. Yeah, but here is something else as well, not just this. And flies to bite. And also don't think anymore. No, definitely not. What's the sound? And I think we come from here. Yes. And here is something more path. You want to go a little more straight? Can go. But definitely our path is here. And here is river. Diezgan līdzīgi maldījāmies mēs arī vakar un arī iepriekšējos ceļojumos. Tāpēc šoreiz dzima tāda ašā ideja, uzfilmēšu dokumentāro filmu.
And here is something different. I don't know. Here. Store Wally. And if you go up, here is stopping point. Pump hill. I And think then here it's no, many ways it's possible. And white mill is there. Okay, but that's by the road, so probably. Just so you don't expect this can be in many ways. Pump hill. This is why we... And here, I think you go here. Huh? And then you go somewhere there. Just I don't understand where is continue way, because don't show. Yes. From here, Here don't is show white nothing mill. more. But white But mill here- is 1.5 mile there. Yeah, and here finish But I think it. from here you must go. I don't understand. Oi, sorry. Tūlīt paskaidrošu situāciju. Šī bija vieta, kur mēs beidzot atklājām mistēriju, kāpēc mēs visu laiku pazūdam. Izrādās, ka ir vairāki ceļi ar vienu un to pašu nosaukumu. What we see Yeah. doesn't cross the river. You make picture? This is if you wanna go around this thing. I agree about this, but But if you keep putting the but this is we just understanding now. one sign in all directions, Yeah. So beautiful. Huh? Yeah. I think yes. Incoming clouds. And here is ships far away. Wow. But from other side, it's smart move because you can everything see here. What is nice. well, you can see, you understand where you are and where you're going. Yes, we from mistakes this understand. But But how I can see everything if I have no clue which way I'm going? Great. Otrajā dienā, kad mēs atklājām šo zirnekļu tīklojumu ceļu izskatā, es sapratu vēl vienu lietu. Ja tu iesi pa citu ceļu, tu atklāsi pilnīgi citas lietas. Ja tu tagad man jautātu, kā ceļojumos sadzīvo kopā grīņš un dzīves priecīgais empāts, tad man tev jāsaka, ka reizēm empātam aptrūkstas optimisma, un mums pat sanāk arī konflikti. Ir jāsaprot, ka manā horoskopā arī ir ugunīgā zīme strēlnieks, un es esmu dzimusi tīģera gadā. Tīģeri labāk aizūcām daudz neraustīta. Varu parādīt gan savus zobus, gan arī nadziņas izlaist. Lai arī ceļojumi ir kā attiecību stresa tests, kas bieži vien atklāja mūsu atšķirību ēnas puses, tas tomēr ir tikai neliels fragments no mūsu kopainas. Mūsu attiecību pamatā ir milzīgs daudzums pozitīvās mijiedarbības. Mums var novērot dziļu pieķeršanos un mīlestību. Tāpat mūs saista kopīgas intereses, humors un pats galvenais, kas man jāpiemina, vēlme saglabāt šīs attiecības. Tāpat mums ir kopīgi mērķi un plāni nākotnē, kas sniedzas tālāk par jebkuru konfliktu ceļojuma laikā. Tāpēc
lai arī mans partneris reizēm mēdz būt grīņš, un es kā empāts reizēm jūtos iztukšota, mūsu ceļojumu stāsts turpinās, nu jau 8 gadus. Un tas ir stāsts ne tikai par ceļojumiem, bet gan par saikni starp 2 cilvēkiem, kura spēj pārvarēt jebkuras atšķirības, ja vien ir vēlme pielāgoties, runāt un vienkārši mīlēt. Šeit vēl viena ir kritusī ceļa zīme, kura savu jau ir nokalpojusi. Tā ir bieža parādība, ka publiskās takas vies cauri privāti īpašumiem, un tāpēc ir tādas īpašas sētas, kur ceļotājiem ir jālien pāri, bet lopi nevar cauri tiem iziet. This little mud. Te cilvēka dubļu dēļ ir kāpuši aizvien augstāk un augstāk kalnā. Re, 3 staciņas var redzēt, vai pat 4. Yes, just can see we going different than how we come. Yeah. And bluebells is everywhere. This is Simon. We are closer to Pamphil. No, we are. Putnus, kurus dzirdi fonā, tie visi ir dabīgi. Piedāvāju mazliet paklausīties viņos. Keep so many birds. I am stopping. How many here? Yeah. I don't know. See, we are under. Oh, we come back to road there. This is how go to sky. They have nice paths, but the signs are Strange, yeah. Šī ir zīme, kura parādīja to taciņu, pa kuru mēs tikko gājām. Taciņu, kura aiz lielajiem krūmiem bija grūti pamanīt, un varēja saprast, kāpēc mēs citā reizē apmaldījāmies un to neredzējām. Mēs esam nonākuši atpakaļ pie savas mašīnas. how going down. How going down this Akkar's boom directly here. Yeah. See, closer is nothing, just by outside. So many
Thank you.